Esiet sveicināti raidījumā Nedēļa Smiltenes novadā, un šajā reizē stāstīsim. Pašvaldība godina jaunos uzņēmējus. Air Baltica sveic Smilteni kā vienu no Latvijas mīlētākajām pilsētām. InGo musli batoniņi top Smiltenes novada Blomē. Čempionu kausu izcīna basketbola komanda Woodlande. Jau pavisam drīz startēs jaunā autokrosa sezona. Par sezonas plāniem un pirmajām sacensībām Tepera trasē pastāstīs Vairis Strāla, kas viesosies mūsu studijā. Turpinot pērn aizsākto tradīciju, Smiltenes novada dome organizēja pasākumu jaunajiem uzņēmējiem. Godinot uzņēmējus, kas savu uzņēmēju darbību Smiltenes novadā reģistrējuši iepriekšējā gada laikā. Tādi novadā ir 25. Smiltenes kultūras centra kinozālē viens pēc otra ierodas jaunie uzņēmēji. Lai stiprinātu sadarbību un informētu jaunos uzņēmējus par pieejamo pašvaldības un sadarbības partneru biznesa atbalsta iespējām, pašvaldība turpina pērn iesākto tradīciju un rīko pasākumu jaunajiem uzņēmējiem Esi uzņēmējs Smiltenes novadā. To atklājot, Smiltenes novada domes pārstāvis uzsvēra, ka pasākums nav domāts, lai kaut ko mācītu vai skaidrotu jaunas patiesības. Parādīt ceļu vai parādīt iespējas, ko mēs šeit Smiltenes novadā esam gatavi piedāvāt, ko mēs spējam nodrošināt un ko galu galā palīdz arī mūsu sadarbības partneri Altuma un biznesa inkubators. Kopumā 2018. gadā Smiltenes novadā reģistrēti 25 jauni uzņēmumi, pārstāvētas dažādas darbības sfēras. Uz pasākumu ieradās 10 uzņēmumu pārstāvji. Es darbojos pārsvarā ar augļkopību, bet man ir pagājušajā gadā iestādīti saldie ķirši. Uzņēmums būs tendēts uz saldo ķiršu audzēšanu un tieši augļiem. Tā kā mums vēl ir tikai pats sākums un diezgan ilgs process vēl būs, kamēr tiksim pie kaut kādas ražas. Es pārstāvu IT nozari, konkrētāk tieši datoru un viedtelefonu remontu. Un mans uzņēmums IK Data Repair tieši nodarbojas ar šīm lietām. Jaunie uzņēmēji, kuri par savu uzņēmēju darbības vietu ir izvēlējušies tieši Smiltenes novadu, kā veiksmes simbolu dāvanā no pašvaldības saņēma Latvijas bankas kolekcijas sudraba monētu gadskārta. Tas ir ļoti burvīgi, tas ir tā kā jauna bērna dzimšana, tas uzņēmums, līdz ar to arī jauns uzņēmums rodās un tā kā, teiksim, uzņēmuma, novada ietvaros, tas kā jauns bērns, jauns pēcnācējs un turpina un teiksim, uzņēmēju novada tradīcijas un, protams, arī savu kādu artavu dod. Tas ir jūtams, tā vismaz kāds atbalsts no pašvaldības, ka viņi arī interesē, ka kaut kas notiek un var rasties jaunas darba vietas. Tāpat jaunajiem uzņēmējiem bija iespēja uzzināt par Smiltenes novada domes uzņēmēju darbības grantu konkursu Esi uzņēmējs Smiltenes novadā. Savukārt atpūtas bāzes slīpi vadītāja Antra Ķikute un dzirkstošo bērzu sulu birzī ražotājs Ervīns Labanovskis dalījās savā uzņēmēju darbības pieredzē un padomos. Līdzsabiedrības Air Baltica prezidents un izpilddirektors Mārtiņš Gauss apmeklēja Smilteni, lai apsveiktu iedzīvotājus un novada domes priekšsēdētāju Gintu Kukainu ar iekļūšanu Latvijas mīlētāko pilsētu topā un pasniegtu lidmašīnas modeli, kas ir samazināta kopija tieši tam gaisa kuģim, uz kura durvīm ir Smiltenes vārds. Aizvadītajā gadā līdzsabiedrība iegādājās 14 jaunas lidmašīnas un solīja popularizēt Latvijas vārdu pasaulē, dodot tām Latvijas pilsētu nosaukumus. Balsošanas noteikumi bija vienkārši. Kuras pilsētas iedzīvotāji vairāk nobalsos, tās vārds atradīsies uz lidmašīnas priekšējām durvīm. Cēsis ierindojās 1. vietā, bet Smiltene ieņēma 5. vietu.
Smilteniete Inga Ērgle ir aizrautīga sportiste, nodarbojas ar kalnu riteņbraukšanu un florbolu. Aktīvs dzīvesveids un veselīgs uzturs ir cieši saistīts. Iespējams, ka tas bija viens no motivatoriem, kāpēc Inga nonāca pie idejas radīt augstvērtīgu un ērti lietojumu uzkodu. Viņa ir zīmola Ingo muslī batoniņu radītāja. Uzkrājusi zināšanas galvaspilsētā, Smilteniete savu ideju realizē dzimtajā pusē. Kopš pērnā gada ziemas Blomē darbojas muslī batoniņu ražotne. Tas, ko izdarīsim vispirms, sagatavosim sukādes, kuras jau var pievienot klāt produktiem. Bet, lai to izdarītu, vispirms viņas ir jājauc kopā ar graudiem savādā. Tā top muslī batoniņš. Šim produktam, kuram ir 3 dažādas garšas, autore ir enerģiskā un smaidīgā Smilteniete Inga Ērgle. Tas ir viņas lolojums, kas tapis pēc daudziem eksperimentiem, konsultējoties ar Latvijas pārtikas tehnoloģiem un uztura speciālistiem. Principā man ar pārtiku tāda saistība nekad nav bijusi, jo es pati izmācījos loģistiku un transporta loģistikā arī strādāju. Man tas viss ļoti patika, taču visu laiku tam paralēli gāja riteņbraukšana un kaut kas iekšēji nelika mieru, kad gribās kaut ko pašai mēģināt darīt un tiešām arī radīt. Un tad es vienkārši domāju, kas tā varētu būt par lietu, lai es varētu palikt šajā saiknē ar sportu, kas man ietu paralēli sportam. Un tad kaut kādā veidā es nonācu pie pārtikas ražošanas. No idejas līdz gala produktam pagājuši 9 mēneši, gluži kā bērna iznēsāšana, joko Inga. Mērķis bija radīt produktu no augstas kvalitātes izejvielām, kas brīvas no krāsvielām un konservantiem. Produkta patērētāji lielākoties ir eko un sporta veikalu apmeklētāji, kā arī uzņēmumi, kas vēlas personalizēta dizaina produktu. Piemēram, personalizēta dizaina muslī batoniņi, kas nonāk pie uzņēmumiem gan kā vizītkartes, gan kā reprezentatīvie materiāli izstādēs. Ļoti dažādi, gan šeit pat Latvijā, gan arī ārzemēs. Jau eksportēja. Jā, spērām šo soli arī eksporta virzienā un secinājām, ka šī niša, tieši personalizētie batoniņi, ir tā, kas mūsu produktam ļoti labi strādā. Un tas ir tas, ar ko mēs ļoti labi varam konkurēt arī ārpus Latvijas. Šī mums ir tā sākotnējā formēšanas iekārta, ar ko mēs sākām savu darbošanos. Tepat tās blakus ir redzama arī tā iekārta, kas mums ir jau jaunā, kas jau ir jaudīgāka un uz lielāku apjomu. Kopš pērnā gada ziemas muslī ražotnes mājvieta ir Smiltenes novada Blome. Inga stāsta, jau kad devusies uz Rīgu studēt, zemapziņā zinājusi, ka kādu dienu atgriezīsies. Manā gadījumā Rīga bija tiešām tāds ļoti labs atspēriena punkts, kur to visu sākt, kur ievākt zināšanas, pirmos klientus, arī, protams, uzņēmumu dibināšanu, visas šīs lietas, lai to visu uzsāktu, un pēc tam jau ar šīm zināšanām un šo bagāžu jau nāktu atpakaļ uz Smilteni, jo es pēc tam secināju, ka laikam nekur citur man negribās kā atpakaļ tiešām Smiltenē, un tam pat nav īsti tādi izskaidrojumi, kāpēc tieši Smiltene, ne ekonomiska, ne loģiska, tas vienkārši tāds emociju vadīts lēmums. Lai īstenotu savu ieceri, Inga aktīvi izmantojusi vairāku atbalsta programmu iespējas. Tā ir gan grantu programma Atspēriens un lauku atbalsta dienesta projekts, gan arī Valmieras biznesa inkubators. Ja tā paskatās atpakaļ, es nezinu, kā tas būtu bijis, ja šis atbalsts nebūtu bijis. Vai es būtu spērusi šo soli, ņēmusi kādu kredītu vai ko tam līdzīgu. Grūti teikt, bet katrā ziņā šis atspēriens, kas tiešām bija arī atspēriens man, ļoti daudz palīdzēja. Ļaujot ielūkoties nākotnes plānos, Inga atklāja, ka plāno paplašināt ražotni un muslī batoniņu garšu klāstu, kā piemēram sāļos batoniņus, kas būs liels izaicinājums.
Ar spraigām cīņām noskaidrojies medaļu sadalījums Smiltenes un Cēsu novadu atklātajā čempionātā basketbolā. Šoreiz čempionu kauss palika Smiltenē. To 2 spēļu summā kā spēcīgākā un labākā izcīnīja komanda Woodlande. Basketbola svētki. Tā var raksturot dienu, kad noslēdzās Smiltenes un Cēsu novadu atklātais čempionāts basketbolā, jo spēles un arī dažādi konkursi notika praktiski visas dienas garumā. Čempionātu organizēja basketbolu klubs Smiltene. Kopumā piedalījās 15 komandas, kas tika sadalītas 2 līgās. Sākumā bija regulārais čempionāts, par ko mēs devām medaļas, un tad bija kausa izcīņa. Galvenā kausa izcīņa un arī tāda cerību kausa izcīņa. Ja? Un, principā, kausa izcīņā notika play-offi saucamie, ja? Jeb izslēgšanas spēles, kad pirmā spēlē ar 8. vietu, otrā ar 7., trešā 6. un tā tālāk. Spēlē par cerību kausu, kura ievadīja turnīra pēdējo sacensību dienu, tikās 2. līgas labākās komandas BK Smiltene plus 35 un Cēsu vienība Metālu Pasaule. Ar rezultātu 73-56 uzvaru guva cēsnieki. Par čempionāta 3. vietas medaļām sacentās Cēsu un Strenču basketbolisti. Izšķirošajā spēlē cēsnieku vienība Apse bija pārāka par komandu Pata Strenči. Spēle noslēdzās ar rezultātu 74-65. Jāpiebilst, ka Strenču basketbolisti iepriekšējā sezonā varēja lepoties ar sudraba kaluma medaļām. Savukārt Cēsu vienībai, kurai ir pērnā gada turnīra čempione, šoreiz nācās samierināties ar 3. vietas godalgu. Varēja būt labāk ar spēļu apmeklētību šogad, jo dažas spēles, diemžēl, zaudējām tikai tādēļ, kad nebijām pilnā sastāvā. Arī tagad nebijām pilnā sastāvā. Pusfinālā pietrūka dažu spēku, lai pacīnītos. Un tad, līdz ar to likumsakarīgi šogad netikām tik augstu kā pagājušajā gadā. Bet tāds ir sports, ne visi tiek ir traumas. Sezonas sākumā mums līderiem bija traumas, sezonas beigās prieks, ka viņi ir laukumā. Un vismaz ar, kā saka, mazo godalgu varam doties mājās, kā saka. Tas pats, kas Apsē noteikti. Viņiem ir līderi pazuduši, labākie spēlētāji. Mums ļoti 3 gabali nav vairs nespēlē mūsu komandā. Tāpēc spēlējam tie, kas mēs esam, 5-7 spēlētāji kodols. Un tad arī objektīvi mūsu vieta ir, principā, 4. vieta, skatoties spēku samērus. Dienas kulminācija, protams, bija spēle par čempionu titulu, kurā tikās smilteniešu vienības Top un Woodlande. Principiālākie Smiltenes novada čempionāta pretinieki. Šogad turnīru uzvarētāji noteica 2 spēļu summā. Nedēļu iepriekš pirmajā spēlē Woodlande piekāpās Top vienībai ar rezultātu 104-101. Tas nozīmē, ka visu izšķīra 2. spēle, kura bija spraiga. Tā noslēdzās ar rezultātu 98-85. Čempionu kausu nonāca komandas Woodlande basketbolistu rokās. Spēle bija ļoti grūta. Pirmkārt jau nokoncentrēties, it kā mēs redzējām, ka viņiem viens spēlētājs, viens no tādiem izteiktiem līderiem nav, bet tas vienmēr nozīmē to, ka ir vēl vairāk jāuzmanās. Jo pārējie noteikti spēlēs nebūs tā, ka viņiem spēle apstāsies. Un tas arī spēles laikā pierādījās, kad mēs tur bijām iedzinējos, man liekas, 2 spēļu summā pat ar kādiem 17 punktiem. Tā kā tas bija grūti saņemties, zālē ir karsts, tas prasīja diezgan daudz spēkus. Līderis, kas ļoti pietrūka Top vienībai, bija Mārtiņš Petersons, kurš šodien spēlēja citās sacensībās, citas komandas sastāvā. Šogad mēs viņu piesaistījām kā palīgu, bet, diemžēl, šodien viņš mums ļoti trūka. Un tas tā kā atsaucās uz spēli? Jā, bet es negribu nevienu vainot. Es teikšu, uzvarēja stiprākais, kas bija, tā bija Woodlande, un bija kā bija. Vairs neko neizdarīsim. Bet kas tomēr, bez šī līdera, kas tomēr nevedās tajā spēlē? Jo 2. ceturdaļā jūs tā kā tomēr... Es gribētu teikt, ka šodien mums pievīla soliņa garums. Mēs bijām tikai 6 cilvēki, plus bija piezīme problēmas. Un tas viss noveda pie tā, ka bija diezgan maza rotācija un mēs vienkārši fiziski pagurām. Par turnīra vērtīgāko spēlētājiem tika atzīts Kaspars Paigle no Smiltenes komandas Top. Jau pavisam drīz 28. aprīlī startēs autokrosa sezona, proti notiks folkreisa un krosa vasaras sezonas atklāšana, un to visu uzņems Tepera trase. Par gaidāmajām sacensībām pastāstīs trases saimnieks Vairis Tralla. Labvakar, Vairi! Labvakar!
Tātad tūliņ starts autokrosa sezonai, un tas notiks Smiltenē, Tepera trasē. Ar ko tad iepriecināsiet līdzjutējus skatītājus? Tātad iepriecināsim ar to, ka pie mums 28. aprīlī 10.15 sāksies Latvijas krosa komisijas kauss 4. posms, 3 notikuši ziemā, nacionālām klasēm. Tātad visas čempionāta klases brauks vienā kopējā klasē, ja? Kā arī notiksies pie mums vasaras folkreisa 1. posms, viegliem automašīnām. Šoreiz būs tikai vieglās automašīnas. Bet bez tām vēl būs arī Open 4500 klase, tā saucamā divizija 1, kas kādreiz bija tikai viņi ir bez homologācijas 4500, tad lieli motori, jā, pieteikušies, ir 3 braucēji, 2 vēl gatavojās, varbūt, kad pievienosies. Tā kā mums tur patreiz ir Latvijas braucējs, 1 no Valmieras, Jānis Vaģeris un 2 Lietuvas braucēji. Tātad kāda ir folkreisa būtība? Folkreisa būtība ir tāda, ka tas ir autokross ar samazinātām izmaksām. Kad jebkurā brīdī pēc sacensībām tad var nopirkt jebkuru folkreisa automašīnu. Pa fiksētu cenu 950 eiro, un dalībnieki nevar atteikties viņu pārdot. Un šī fiksētā cena, šie 950 eiro, nozīmē, ka sacensību dalībnieks, teiksim, tā nav ieinteresēts ieguldīt vairāk līdzekļus, un līdz ar to šie visi sacensību dalībnieki ar savu tehniku ir līdzvērtīgāki. Jā, protams, ka tas ir vienīgais, kas ir tāds, kas ir tas rāmis, ja? Ieguldīt, ja viņš var, kaut vai 2000. Bet jārēķinās ar to, ka viņš var dabūs tikai 950 eiro. Jā. Un līdz ar to šīs sacensības ir tā kā praktiski pieejamas ikvienam. Ikvienam, jā. Nu, katrā ziņā šeit var braukt pa algu, šeit nevajag sponsorus, jā. Vēl tur ir labums tāds, kad arī var braukt 2 ar 1 mašīnu, jā. Kad 2 tā uzbūvē 1 mašīnu, sametās kopā, jā. Vienīgais mīnus tur ir tāds, nu tā kā pienāk fināla brauciens, tad ir jāmet kauliņi, kurš no viņiem brauks, ja viņi abi ir tikuši, jā. Savu veidu izloze, un kuram vairāk paveiksies, tas arī brauks, jā. Kā ir ar sacensību dalībnieku? Pieteikšanās gan vēl nav beigusies? Pieteikšanās nav beigusies, bet es teikšu tā, kad tikko pirms brauc pie jums uz studiju, skatījos, ir 56 dalībnieki, jā. Mums piereģistrējušies parkā, jā, parkā aizņemšu vietas, jā. Katrā ziņā federācijas lapā tur vēl nav 56, tur ir bišķiņi mazāk, nu tur ir atkal tā tie, kas ir nokārtojuši visas formalitātes, licences un pieteikumus aizsūtījuši un sakārtojuši dokumentus mašīnām, tehniskās pases un viss, bet pie mums ir aizņemt 56 vietas šodien. Vēl ir pieteikšanās līdz nākošai ceturtdienai. Un kāda situācija ir krosa komisijas kausa izcīņā? Krosa komisijas kausa izcīņā, tikko es skatījos, ir pieteicies 21 dalībnieki. Un kāda tur būs tā sacensību gaita un sistēma? Nu, tur arī tā praktiski tā sacensība noris ir tāda pati kā folkreisam, jā. Sadalīs grupiņās un brauks grupiņās, bet atšķirība starp Latvijas čempionāta autokrosā un šīm sacensībām ir tā, ka šeit ir arī džokeraplis jābrauc. Un katrā braucienā ir jāizbrauc vienu reizi, jā, džokeraplis, viņu nedrīkst aizmirst, un viņš ir garāks pa pamatrās. Tātad būtībā šī apļa laikā, papildus šī apļa laikā var tā kā, mainīties šie sacensību līderi. Nu, tā ir stratēģija, zinām. Tā ir zinām stratēģija, nu, tas ir tāpat kā pasaules čempionāta rallycrossā, jā, un arī vispār rallycrossa sporta veidā, jā, kad vienreiz ir jāiebrauc, kurā brīdī braukt, jā, teiksim, protams, kad, ja dalībnieks ir palicis no starta pēdējais, tad, ja es piedalītos, es brauktu uzreiz džokeri. Tad es neko nevaru zaudēt, tā viss čupiņi tur pat ir. Un ja es izbraucu to džokeri, es sakal viņiem klāt, es tas, jā. Sacensībās būtiska loma ir trasei. Kā esat sagatavojušies? Viss noteikti vēl procesā ir. Trase ir sagatavota. Trase jau ir 3 nedēļas, kā viņi ir nolīdzināta, sablietēta. Un 2 nedēļas, kā ir tur saliktas mūsu konstrukcijas virsū, ko mēs tur liekam, jāteiksim, lai izmantot līkumus pilnu visu dienas garumā. Katrā brauciens iet pa jaunu cietu vietu, jā. Trase ir sagatavota, viss tur ir kārtībā. Bet, tā kā sinoptiķi, tā it kā sola lietu, tā kā nē, tad laistīšanas darbi noteikti būs. Neskatoties uz to, vai tas lietas būs vai nebūs, mums ir jābūt gataviem laistīt trasi. Un šī diena, 28. aprīlis, es tā saprotu, ka būs gana gara.
līdzjutējiem jārēķinās ir ar... Nu, tā pateikt, ka tā grūti pateikt, cik gara. Es domāju, ir, 10 sāksim, Kamēr 4, 5, līderis. 6, apmēram tā. Precīzi, uz minūti nevar pateikt. Jā. Vēl bez šīm sacensībām šajā sezonā būs arī citas, kuras noteikti notiks Tepere trasē, un tās noteikti būs vasaras autosprints. Kā ir, Vairi? Jā, vasaras autosprints jau sākās jau uzreiz pēc nedēļas laikā, uzreiz jau 5. maijā, pirmais posms. Jā. Vasaras autosprints ir tāds sporta veids, kur var braukt katrs. Vienalga ar kādu automašīnu, vienalga kāda jums ir automašīna, jūs varat piedalīties. Pēdējā laikā izrāda ļoti daudz jaunu braucēju no Smiltenes novada, un ne tikai, arī no apkārtējiem novadiem. Prieks par jauniešiem, kuri gatavojas uzsākt sporta gaitas, jā. Un esmu pat bijis uzaicināts apskatīt mašīnu, vai mēs ar tādu varam piedalīties. Jā, protams, ka varam, jo, vienalga kāda braucējuma būtu automašīna, mēs klases piemeklēsim. Jā, mums ir klases ar tehnisko apskati. Mums ir klases atbilstoši tehniskai apskatei, bet bez uzlīmes. Mums ir skates open klases, kur ir ar drošības karkasiem, bez drošības karkasiem. Mums ir sporta klases, kur brauc ar rallī riepām, jā, teiksim, bet pamatā mēs braucam ar ielas riepu, jā, ielas klasēs vai open klasēs ar jaunu un ar atjaunotu, un sporta klasē braucam ar jaunu, atjaunotu un rallijam domāt riepu. Būtībā šīs sacensības ir veidotas un radītas, lai, piemēram, pieredzējis autobraucējs varētu izbaudīt, teiksim, tādu sacensību garu, turklāt, kuram ir mazāka pieredze braukšanā uz ielas satiksmē, tas var turpretī pilnveidot šīs braukšanas prasmes. Kā ir, Vairi? Nē, praktiski ir tā, ka es jau uzskatu, ka šis ir autosporta sākums. Ja nereiķinam kartingu, jā, ja mazi bērni sāk kartingā, jā, tad šeit tik maziņi kā kartingā, tik maziņi, nevar, ja viņi neredz pāri stūrē, nevar, jā, bet šis ir nākamais solis, tātad, vai arī pirmais solis, ja nebraucam kartingā, tad tas ir pirmais solis, jo, tie, kas brauc labi autosprintā apļa, mums ir apļa laika, mums nav nekāda kontakti, brauc ar intervālu, aizliegt apdzīt, tā kā, lai izslēgtu kaut kādus tur sadursmes vai kaut ko tādu, jā. Un brauc uz laiku apļus ņemam elektroniski, ja, un precizitāte 1000 daļās, ja. Ir tā, kad iebrauc spēcīgie dalībnieki vienā 100 daļā un tikai 1000 daļas atšķirās, ja. Sīva konkurence. Ļoti sīva. Jā. Jau pieskarsimies Latvijas čempionātam autokrosā. Kad notiks tas? Tas notiks 25. augustā. Tas būs Latvijas čempionāts, Igaunijas čempionāts un Baltijas kauss, jā. Un tā būs ļoti gara diena. Bet tāda jau mums tagad jau ir vairākus gadus jau, jā. Tur mēs redzēsim vieglās automašīnas, tur mēs redzēsim bērnu bagīs, tur mēs redzēsim vidējos bagīs, tur mēs redzēsim lielos bagīs, tur mēs redzēsim kraus automašīnas un vieglās automašīnas daudz kaudzēm, jā, tur būs daudz. Kā nekā Latvijas čempionāts un Baltijas čempionāts, jā. Raiba publika, raibi. Kā saka, dalībnieki un sīva konkurence un sacensības. Jā. Labi, Vairi, paldies par sarunu, lai veiksmīgi šī vasaras sezona, lai veiksmīgi izdodās noorganizēt sacensības, lai gan darīti gan dalībnieki, gan arī skatītāji. Jā, paldies, jā, paldies. Ar šo sarunu mūsu raidījums ir izskanējis. Uz tikšanos pēc nedēļas. Uz redzēšanos.